sākumā, cik es redzēju pēc sarakstu, bija vairāk grupu paredzēts nekā iepriekš, bet beigās sanāca par 3 mazāk nekā iepriekšējās reizes, jo tā lapa, uz kuras es rakstu, tur mums piešķir to savu vērtējumu lapu, bet es kā kaut kāds savs piezīmes veids. Sanāca tā, ka pagājušajā reizes un aizpagājušajā reizes, pirmās 2 reizes bija 13 dalībnieku grupas, un šodien bija 10. Un sākumā arī pirms to visu pasākumu sāk 13-gadīgi jaunu meiteni ar ļoti lielu potenciālu vokālam, kas ir jāizaudzē, bet viņi laikam nebija, kā lai saka, dalībnieku skaitā. Bet tā aizgāja viss uz priekšu un īstenībā jau gāja uz priekšu, jo kaut kā laikam tā pa līmeni bija salikts uz augšu. Tad bija bišķiņi arī pa vidam uz augšu, uz leju, teiksim, personiskajās emocijās un vērtējumā, jo žūrijas darbs jau tāds, tas jau īstenībā sastāv, piemēram, šajā pasākumā sastāv no skatītāju, klausītāju balsojumu, kas ir internetā, tad no 3 subjektīviem viedokļiem, kurš mēģina beigās to visu uztaisīt objektīvi no tā viedokļa, no tā kaut kā. Kas tevi pārsteidz no dalībnieku puses? Godīgi, tā, kas tā pavisam pārsteidza, tad varētu teikt to, ka es tev vairāk, kā pats arī dziedātājs būdams, pamatā, skatos, tad instrumentiem, protams, arī pievērš uzmanību, tad bungām un tālāk, un visam kādas ģitārām vai basam. Bet, protams, tas solists vienmēr tiek ievērtēts bišķiņ vairāk, tieši uz dziesmas vidu beigām, sākam tāpat aptver to visu kopējo skanējumu un to grupas stāstu, kāds viņš tur ir tajā dziesmā. Tad, kad skaties solistiem, tad solisti īstenībā ir diezgan interesanti tādā ziņā, ka var redzēt, ka ir cilvēki, kuri dzied un skatās skatītājiem acīs un skatās žūrijā acīs, un viņiem varbūt iekšēji ir kaut kāds, teiksim, neliels satraukums tajā brīdī un tā tālāk, bet viņi to cenšas pārēt. Savukārt citi mēģina bišķi tik aizbēgt no tās visas situācijas un atstāt tā kā skatītājs un žūrija ar viņu. Tad, tā kā, reku es esmu, un tad klausieties, bet es ar jums nebūšu. Tas tā interesanti. Pat varētu teikt, ka tas nepārsteidz, tas ir katra dziedātāja, katra solists vai solista individuālā pieeja attiecībās ar publiku, ar žūriju, pārsvarā publiku žūrijas jau ir tikai festivālos, kolēdos konkursos, pārsvarā jau koncertos vienkārši ir skatītājs, klausītājs. Tā, bet kas negatīvi nekas nepārsteidz, un pozitīvi bija tas, ka bija grupas, kuras tiešām pārliecināja, uzrunāja, kā saka. Kas izpelnījās tavas simpātijas no grupām vai solistiem? Tur bija atzīmēs gan 7-nieki, gan 8-nieki, gan 9-nieki, gan arī 10-nieki. Tad, protams, grupa, kura izcēlās pirmkārt tādēļ, ka tur nav neviena instrumenta. Tā bija grupa Framestjā ar savu dziesmu Neaizies sniegos, kur, protams, nenoliedzami bija arī dzirdēta iepriekš, un par šo grupu bija dzirdēts iepriekš. Lai gan tagad jau 3. reizi sēžu atbildīgajā žūrijā, tā saka, tad principā jau visi bija iepriekš redzēti vai dzirdēti, vai ja nebija redzētas vietas, tad kaut kur, kas nezinu, tur masu mēdījos kaut kādos, bet izcēlās kaut kādas, bija grupa Framest, protams, grupa Engine Dreams arī,
noliek, tur viss ir kārtībā un tur viss ir jādara uz priekšu un tur var būt liels lietas, tur bišķi, un arī interesanti bija pēdējā grupa, Fine Hard, kas bišķi ir savilkts kopā tāds 80. elektroniskās bungas un kaut kas tam līdzīgs un arpeģiators un kas staigā ko arī izmanto mūsdienās un to visu īstenībā tā interesants viss bija salikts arī un sākumā Čalīts, kurš izpildīja Crazy Little Thing Called Love, arī bija ļoti atraktīvs un ļoti enerģisks un tas no sākuma varbūt tā bišķi pat traucēja, un beigās sapratu, ka nē, tas īstenībā netraucēja, tas ir forši, ka cilvēks ir atvērts, nevis, ka viņš ir sasaistīts, tā ir labāk. Varbūt, ja viņš ir man nedaudz pa daudz jau tāds, tas pat ir labāk nekā vienkārši tu stāvi tā kā miets un aizvērtām acīm vienkārši izpildi. Protams, arī atkarīgs no dziesmas, ja tu izpildīsi, es nezinu, kaut kādu tur ļoti romantisku mīlas balādi, ja tu tur nenormāli lēkās, cilvēki padomās, no kaut kas tā nav kārtībā. Bet dziesmās, kurās tas tā kā iedarās, tu jūti, ka tas būtu tā kā nepieciešams, tad tas ir fēni. Kādas dziesmas, tavuprāt, ir atbilstošākās mūziķu konkursos? Man liekas, tāds noteikts formulas tam visam nav. Tas ir atkarīgs no tā, kādā stilā mēģina grupa spēlēt. Ja, piemēram, grupa spēlē, kā lai saka, kaut kādu smagu mūziku, un tad, lai pielāgotos kaut kādiem konkursu standartiem, viņi pēkšņi pārējais un spēlēs kaut ko tādu ļoti liriski romantiski. Ja. Tad viņi paši sevi, viņi darīs to, kas nav viņi. Un teiksim, kaut kādu speciālu dziesmu izvēlēties. Es nezinu, principā, es jau iepriekš biju teicis par to, ka biju teicis to, ka ja tā ir cover versija kaut kāda slavenas dziesmas, tad man ir svarīgi tas, ka tas cilvēks ieliek kaut ko no sevis, nevis mēģina viņu viens pret viens nodublēt un savukārt, ja viņš mēģina viens pret viens nodublēt, tad tas ir jāizdara ļoti labi. Savukārt, ja tu mēģini to kaut ko ienest tajā visā no sava, tad tu ienes kaut ko no sava. Oriģināla dziesmā tas jau ir tīri, ko tu vari pacelt, ko tu nevari, un ko grupa var pacelt, un ko nevar, un uz kādu viņas mērķi ir grupas. Tā kā kaut ko tā. Īpaši tāda viena konkrēta standarta dziesmas, kāds būtu jāizpilda konkursos, manuprāt, nav. Ja tev būtu tagad 16 gadi, tu gribētu kļūt par dziedātāju, ko tev nozīmētu dalība šādā konkursā? Protams, tas ir ļoti labi, kad ir tādas vietas un ir tādi cilvēki, kas kaut ko tādu organizē un mūsdienās un arī man liek iedomāties, bet īstenībā pirms gadiem 8, 7, 8, 10, kad man bija arī 14, 15, 16, tieši tāds arī bija, ka bija kaut kādas pirmie mēģinājumi vai pirmās kaut kādas idejas par grupu vai kaut kas tam līdzīgs un tā tālāk. Tad, protams, neviens to neaicinās uzreiz uz kaut kādiem lieliem festivāliem vai lieliem klubiem vai uz kaut kādiem, nezinu, studentu korporāciju pasākumiem, fukšu balām, vēl kaut ko. Viss tas sākās ar pakāpienu, kas pirmais pakāpiens ir tavi draugi, tavi radinieki, tavi vecāki, kaut ko tam līdzīgs, tās tuvāks loks. Tas pirmais izlaušanās pirmā uz āru ir šādi festivāli, šādi konkursi un tādas lietas. Un tas ir ļoti pozitīvi un es domāju, ka tas arī pierādās tas, ka teiksim, šo 3 pasākumu laikā, kas līdz šim bijuši, šo 3 daļu laikā, kas līdz šim bijuši līdz par pirmo, tie redzēti jau, man liekas, vairāk kā 20, 25 jauni mūziķi, mākslinieki, grupas un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir aktuāli grupām un jauniem cilvēkiem savā dzīvē redz kaut kādu muzikālu ceļu, vienu no ceļiem.